2 trešajā pakāpē ir tas pats, kas 2 reiz 2 reiz 2. Jo tā kā divniekus reizinām 3 reizes, tātad tas ir 8. Tālāk 0,7 otrajā ir tas pats, kas 0,7 reiz 0,7. Tātad 7 reiz 7 ir 49. Tik cipari šeit ir aiz komata, tik arī jābūt šeit cipariem aiz komata. Tātad 0 jāliek šeit. 10 mīnus trešajā. Ja mēs aizmirsām negatīvās pakāpes, mēs apstāmies formulu lapā, un tad sanāk 10 mīnus trešajā, tas pats, kas 1 dalīts ar 10 trešajā pakāpē, tas būs 1000 daļa. Otrajā uzdevumā izteiksmes vērtība, ja x ir 4. Tātad mēs vienkārši ieliekam x vietā 4. Atceramies, ja burts ir blakus skailam, tā ir reizināšana, un sanāk 12 mīnus 5 ir 7. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests Kazakievičs, esmu iegūs 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts matemātikas olimpiādē un 1. vietu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku pastāstīt jauniešiem saprotamā valodā. Tā jāskaita kopā. Atceramies, ka mēs varam tikai skaidrus ar skaidriem, burtus ar burtiem. 4x plus 9x ir 13x un plus 7. Tālāk izpildīt darbības. Atceramies, ja mums ir iekava reizināt ar iekavu, tad mēs katru reizinām ar katru. 6x reiz 2x ir 12x kvadrātā, 6x reiz 5 ir 30x, mīnus 2 reiz 2x ir mīnus 4x, un mīnus 2 reiz 5 ir mīnus 10. Tālāk 5 reiz 2x ir 10x, un 5 reiz mīnus 3 ir mīnus 15. Tad sanāk 12x kvadrātā. Tad mēs saskaitām visus x'us. 30 mīnus 4 plus 10 sanāk būtu 36x, un beigās mīnus 10 mīnus 15 ir mīnus 25. Un ceturtajā, kurš ir lielāks, jā, tad atceramies, ka 4 trešdaļas ir tas pats, kas 4,3333 un tā bezgalīgi, bet 4,33 ir tas pats, kas 4,33 un tad mēs rakstām klāt nulles, jā, tad mēs redzam, stabila pirms ir lielāks nekā tas. 5. ar P apzīmē pildspalvas cenu un ar K apzīmē klades cenu. Zaigi nopirka 2 pildspalvas un 3 klades. Uzraksti, tik kopā samaksā. Tātad par katru no 2 pildspalvām viņa samaksāja P centus un pa katru no 3 kladēm viņa samaksāja K centus. Jā, tad sanāk izteiksme 2P plus 3K. Tālāk 6. Gatis apgalvo, ka izteiksme vērtības ir vienādas. Pamato, ka viņa apgalvojums nav patiesas. To mēs varam pamatot pavisam vienkārši. Mīnus saka no 9 ir tas pats, kas mīnus 3, bet kvadrāts saka no mīnus 9 nemaz neeksistē. Tad mēs pierakstam ar vārdiem, jā, ka mīnus kvadrāts saka no 9 eksistē un tas ir mīnus 3, bet kvadrāts saka no mīnus 9 vispār neeksistē, jo nevar izvilkt sakni no negatīvas skaitļa. Ja mēs kaut kā tādu penteru uzrakstam, tam vajadzētu būt pareizi. 7. atrisini vienādojumu. Mums ir tīrā veidā stabils kvadrāts vienādojums. Te rekord pēc formula lapas tā arī viss pa soļiem ir uzrakstīts. No sākuma nosakam koeficientus, pēc tam aprēķinam diskriminantu un tad nosakam saknes. Nosakam koeficientus. A ir 2, B ir 7 un C ir mīnus 4. Tad mēs pielietojam diskriminantu, kas būtu 7 kvadrātā mīnus 4 reiz 2 reiz mīnus 4, kas būtu 49, mīnus reiz mīnus ir plus, un 4 reiz 4 tas ir 32, un tas sanāk 81. Un tālāk mēs ņemam sākņu formulu. B ir 7, diskriminants 81, un A ir 2. Tad kvadrāts saka no 81 ir 9, un 2 reiz 2 ir 4. Sanāk, ka viena sakne ir, ja mēs šos te abus saskaitam, kas būtu 2 dalīts 4 viena puse, un otrajā gadījumā, ka mēs atņemam mīnus 16 dalīts ar 4 būtu mīnus 4. Un tad šeit jāatrisina vienādojums. Ja mums ir daļa vienāda ar daļu, tad mēs automātiski reizinām krustā, neuzdodot nevienu citu jautājumu. Tātad x reiz 2 un sakne no 3 reiz sakne no 3. Tad mums sanāk 2x un sakne no 3 reiz sakne no 3 ir vienkārši 3. Pēdējais solis, kas mums paliek, ir izdalīt ar 2 un dabūt, ka x ir 3 otrās vai arī 1,5. 8. atrisina nevienādībiem. Lineāras nevienādības, tur, kur nav x kvadrātā vai saknē, risina tieši tāpat kā lineāras vienādojums. Pārnesam trīnieku uz otru pusi, mainot zīmes pretējo, dabūjam 2x ir 8, lielāks par 8, un izlota 2, mēs dabūjam x lielāks par 4. Tad neaizmirstam atbildi pierakstīt ar intervālu. Atceramies parastās zīmes, tukšie punkti, apaļās iekavas, sarežģītās zīmes, pilnie punkti, kvadrāti iekavas. Tātad 4, un tad mums vajag to, kas lielāks par 4, tas ir šeit. Tā atbilde mums ir x piedara no 4 līdz plus bezgalībai. Tālāk kvadrāta nevienādības, kurā no zīmējumiem iekrāsots atrisinājums.
jautājums. Pirmkārt, mums jāskatās šīm zīmēm, tā kā sarežģītā zīme pilnie punkti. Tad šis te mums automātiski nedara. Tad mums jāizdomā, jāiekrāso āras vai iekšas. Un šeit mums prasa mazākus pa nulli. Tad mums prasa negatīvos. Ja tur, kur funkcija ir zemiksās, tad pareizi atbilde būtu D, kur ir iekrāsots, tad, kad funkcija ir zemiksās. Un 9. ir aritmētiskā progresija, kur mums ir doti 2 virknes locekļi. Mums jāaprēķina 9. Pirmais mēs dabūjam diferenci, ir atņemot blakus esošos šos te aritmētiskās progresijas virknes locekļus, 1 mīnus mīnus 2, un mēs dabūjam, ka tas ir 3. Tālāk mums vajag dabūt pirmo. Pirmais virknes loceklis būtu otrais mīnus diferenci, mīnus 2 mīnus 3, un tas būtu mīnus 5. Tad 9. mēs varam dabūt pēc tās formulas, kas ir formula lapā. Šajā sanāk, ka A9 būtu A1 plus N, kas ir 9, mīnus 1 reiz diferenci, kas ir 3, ja, un A1 šajā gadījumā mums ir mīnus 5. Un mēs dabūjam mīnus 5 plus 8 reiz 3, mīnus 5 plus 24 ir 19. 10. uzdevumā vai konstruēt funkcijas y 3x plus 1 grafiku. Tiklīdz jākonstruē lineāra funkcija, tur, kur x nav kvadrātā, vai arī saucējā, tad uzreiz bliežam tabulu, 3 vērtības, da jebkādas, piemēram, 0, 1, 2. Katru no šīm vērtībām ieliekam x vietā un dabūjam y. Tad 3 reiz 0 plus 1 ir 1, 3 reiz 1 plus 1 ir 4, 3 reiz 2 plus 1 ir 7. Ok, un šos te punktus atliekam grafikā. 0, 1, 1, 4, 2, 7, un tad caur šiem punktiem ar lineālu novelkam taisni, un mēs tam pierakstīt klāt, kas tā ir pa taisni, ko mēs uzzīmējam. 11. uzdevums, tāds interesants uzdevums. Ja mums ir 2 filmu straumēšanas platformas, mums ir kaut kādi 2 varianti, ja, ka mums ir 0 abonements, bet pa katru filmu 2, un otrādā, ka mums ir abonements un pa katru filmu 50 centi. Nosaki, kurš grafiks atbilst piedāvājumam A. Piedāvājums A ir, ka mēs sākam no 0 un pa 2 eiro ejam uz augšu. Šīs grafiks sākās no 0 un iet pa 2 eiro uz augšu. Tātad tas būs otrais grafiks. Nosaka, cik filmas jānoskatās, lai A un B būtu vienādi izdevīgi. Ja? Un tad tur, kur abiem sakrīt šī maksa par pakalpojumu, ja? Tā ir šī tā vieta, tas ir tas krustpunkts, jeb tad, kad noskatīts 5 filmas. Un izveido piedāvājumu, kas atbilst trešajam grafikam. Ja? Trešajā grafikā mēs redzam, ka neatkarīgi no tā, cik daudz filmas mēs noskatāmies, mēs tāpat maksājam 9 eiro. Tas nozīmē, ka tajā gadījumā abonēšanas maksa ir 9 un filmas straumēšana ir 0. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu subscribe jeb abonēt, lai es varētu turpināt tev palīdzēt uzlabot matemātikas zināšanas. Tālāk 12. uzdevumā mums ir parabola kvadrātfunkcija. Nosaki y vērtību, ja zināms, ka x ir 2. Tātad x ir 2, tas ir šeit. Novelkam pret grafiku, novelkam pret y kasi un mēs redzam, ka y tajā vietā ir mīnus 3. Tālāk nosaki funkcijas vērtība apgabala. Tāda vērtība apgabals bija visi iespējamie y, jeb cik tālu funkcija aiziet uz augšu un cik tālu uz leju. Mēs redzam, ka uz augšu tā funkcija aiziet bezgalīgi tālu, bet uz leju viņa neaiziet zemāk par mīnus 4. Tāda funkcijas apgabals būs visi iespējamie y, sākot no mīnus 4 līdz plus bez, ja, jo nekas zemāk par mīnus 4 nevar aiziet. Tālāk nosaka visas tās argumenti x vērtības, kurām funkcijas vērtības ir pozitīvas un funkcija ir augoša. Tad atceramies, funkcija ir pozitīva virs x-as un negatīva zem. Pozitīva viņa būs šeit, viņa virs x-as, bet šajā posmā viņa ir dilstoša, viņa iet uz leju. Nedara, mums vajag tikai to, kur viņa ir pozitīva un viņa arī aug uz augšu. Tātad sākot no šī punkta, kas ir 5 līdz pat plus bezgalībai. Un uzraksti, kā sauc dotās funkcijas grafiku. Nu, tā ir parabola. Vairāk funkcijas grafiku sauc par parabolu. 13. Nogriežņi RT ir 15, tā RT ir 15, PT ir 3 un punkts S ir RP viduspunkts. Aprēķina nogriežņa RS garumu. Tad šajā gadījumā mēs sākam ar to, ka mums jāuzzina, cik ir RP. Ja, un RP būs tas pats, kas viss garais nogrieznis RT mīnus tas mazais nogrieznis PT. Tas būtu 15 mīnus 3, kas būtu 12 cm. Un tad otrais būtu, ka RS būtu vienāds ar vienu pusi no RP, jo tas ir viduspunkts. Mums ir viena puse reiz 12, kas būtu 6. Tālāk nosaki leņķa vienas lielumu. Tad atceramies, šeit ir blakus leņķi, kuriem summa jābūt 180 grādi. Tātad leņķis viens būtu vienkārši 180 grādi mīnus 105 grādi, kas būtu 75 grādi. Paskaidro, vai vienmēr leņķis 1 un leņķis 2 ir vienādi. Tikai tad, ja A un B ir paralēli. 14.3 nosaka leņķi 1 un leņķi 2 veidu, leņķis 1 un leņķis 2. Tie ir tīrākie kāpšu leņķi. Bam, atbilde D. 15. uzzīmē augstumu pret malu AB. Tā, ja mēs gribam uzzīmēt augstumu pret malu AB, mums jāvelk no virsotnes C perpendikulārs nogrieznis malai AB. 6. uzdevumā roms ABCD
un aprēķini leņķa ABD lielumu. Šitā leņķa lielumu. Ja zināms, ka leņķis A ir 50 grādi. Ja mēs sākam ar to, ka mēs aprēķinām, cik leņķis B. Leņķis B būs vienāds ar 180 grādi mīnus leņķis A, kas būtu 180 grādi mīnus 50 grādi ar 130 grādi. Ja, jo gan rombos, gan paralogramos šito blakus leņķu summa ir 180 grādi. Un kas mums jāzina tieši par rombu ir, ka rombam diagonālis ir arī bisektrises. Līdz ar to, lai dabūtu leņķi ABD, mēs izdalām leņķi B vienkārši uz pusēm. Vispār pareizāk būtu rakstīt ar 3 burtiem leņķis ABC, viena puse leņķis ABC, un tad mēs dabūjam viena puse reiz 130 grādi ir 65 grādi. Un pamatu aprēķinus ar īpašībām, tas nozīmē, ka te jāpieraksta klāt, ka rombā diagonālis ir arī romba leņķu bisektrises. Jā. 17. mums ir taisleņķa 3 stūris, jā, kuram AC ir 12 un AB ir 7. AC 12, AB ir 7. Un mums jāaprēķina malu BC. Jā. Un tad šitā ir tīrākā Pitagora teorēma. Taisleņķa 3 stūris, zināmas 2 malas, tad automātiski rēķinam trešo, izmantojot Pitagora teorēmu. Tātad svarīgi, ka mēs uzrakstam, ka mēs pielietojam Pitagora teorēmu 3 stūri ABC. Tad mēs arī varam pārrakst formulu, ja mēs vēlamies. Mēs pārrakstam ar burtiem. Tātad viena katete ir AB, otra katete ir BC un hipotenūze ir AC. Yes, un tad mēs zinām, ka AB ir 7, BC ir tas, kas jāaprēķina, tad apzīmējam ar x, un AC ir 12. 49 plus x kvadrātā ir 144, un 49 pārnesam uz otru pusi, mainās zīme uz pretējo, sanāk 95. Tad x sanāk kvadrāts no 95, un neaizmirstam pateikt, kas ir tas x, ja, ka tas ir tas BC. Un mērvienības. Centimetri. 18. Nogriež AC un BD krustojas punktā O, un leņķis A ir vienāds leņķis C. Pamato, ka 3 stūris COD un AOB ir līdzīgi. Šis 3 stūris ir līdzīgs ar šito 3 stūri. Tātad mēs zinām, ka leņķis A ir leņķis C ir dots, un tam mums jāatrod krustleņķi. Krustleņķi ir, skaidrs, ka tie ir šitie leņķi, ja, jo krustleņķi ir tie leņķi, kas veidojās, kad divas taisnes krustojās. Tīrā veidā tie 2 krustleņķi, mēs viņus pierakstam, leņķis AOB, vienāds leņķis C. Kādu pazīmi mēs iegūstam, 2 leņķi vienādi, tāda pazīme leņķis. Es laikam rakstītu ar vārdiem un iekavās ielikt šos 2 burtus LL drošības pēc. Un tad mēs zinām, ka laukums AOB ir 25% no COD, aprēķina līdzības koeficientu K. Tas nozīmē, ka ir tas pats, kas reizināšana. Ja mēs abas puses izdalam ar šo laukumu, tad mēs dabūjam, ka AOB dalīts ar SCOD ir tas pats, kas 25% ja 1/4. Un tas, ko mēs vēl zinām, kur 2-3 stūra attiecība ir K kvadrātā. Nevis nāk līdzības koeficients ir tas pats, kas 1/4, un izvākot sakni, K ir viena puse. Tātad dots 3 stūris KLM, kur LM ir 8, LA ir 7, KB ir 9, un jāprēķina KLM laukums. Ja aprēķināt KLM laukumu, ja jebkuru 3 stūru laukumu, mēs varam aiziet šeit pie 3 stūra, redzam, ka tā ir viena puse, reiz mala, reiz augstums pret to malu. Mums ir zināma viena mala un augstums pret to malu, un līdz ar to mēs varam aprēķināt laukumu. Laukums 3 stūrim KLM būs viena puse reiz mala, reiz augstums pret to malu. Šajā gadījumā tā mala ir LM un augstums ir KB. LM ir 8, KB ir 9, 4 reiz 9, 36. Mēs varam pierakstīt mērvienības kvadrātcentimetru. 20. Mums ir tālākas viena virs otras šīs skārda buņģas veselas 5 lielajā iepakojumā. Mums jāprēķina, cik ir vienai tai buņģai tilpums, ja mums zināms visam. Ja un atceramies, ka cilindram tilpuma formula ir pi ar kvadrātā reiz h, ko var atrast šeit, un pi ar kvadrātā tas ir tas pats, kas pamata laukums. Tas ir tā riņķa laukums. Un šajā gadījumā pamata laukums ir 50 cm, augstums ir 10 cm, tas kopā sanāk 500 kubikcentimetri. Tas ir kopā visam, un tad vienai tai buņģai 1/5 no visām, tas būtu 1/5 no 500, tas būtu 100 kubikcentimetri. 21. uzdevumā Gustavam Mārim ir pieejamas skrituļslīdes, velosipēdi un skrējriteņi. Kādas var izvēlēties citu pārvietošanās veidu vai abi vienādi? Papildina koka diagrammu, ierakstot visus iespējamos variantus. Tātad, ja Gustavs izvēlējās skrituļslīdes, tad Māris var vai nu skrituļslīdes, velosipēdu vai skrējriteni, un tas pats arī, ja Gustavs izvēlās velosipēdu, tad arī attiecīgi Māris var izvēlēties skrituļslīdes, velosipēdu vai skrējriteni. Pats arī pēdējā gadījumā. Tālāk nosaka, cik liela iespējamība, ka Gustavs izvēlējās braukt ar skrituļslīdām un Māris ar velosipēdu. Tad Gustavs ar skrituļslīdām un Māris ar velosipēdu. Atceramies, varbūtība ir labvēlīgie pret visiem. Tad labvēlīgie ir, ka Gustavs skrituļslīdes un Māris velosipēdu. Tas ir viens gadījums tāds. Kopā cik ir gadījumi?
esam redzējuši, ka kopā iznākumi ir veseli 9, tātad 1/9. Draugi izvēlās dažādus pārvietošanās veidus. Nosaka, cik veidos var izvēlēties dažādus pārvietošanās veidus. Ja Gustavs izvēlās skrituļslides, Māris vairs nevar izvēlēties skrituļslides. Ja Gustavs izvēlās velosipēdu, tad Māris vairs nevar izvēlēties velosipēdu. Un ja Gustavs izvēlās skrējriteni, tad Māris vairs nevar izvēlēties skrējriteni. Kopā sanāk 1, 2, 3, 4, 5, 6 veidos. 6 veidos. Ja tev interesē, kā apvienot profesionālu sportu ar mācībām pirmajā ģimnāzijā, tad šeit es aprakstīšu visas metodes, kuras pielietoju, lai mācītos efektīvi. Tas ir, lai patērējot vismazāk laika, es iegūtu visaugstāko atzīmi. Grāmatu var atrast ernestmetode.com vai arī uzspied uz linku aprakstā. 22. uzdevumā tabiņa diagrammā parādīts laiks, ko Alise un Amanda pavadīja skatoties televīziju 5 dienās. Un nosaka, cik stundas Alise vidēji dienā pavadīja skatoties televīziju. Alise ir melnais 1, 3, 4, 1, 1. Vidējais aritmētiskais, ka mēs visus saskaitām kopā 1, 3, 4, 1, 1 un izdalām ar to, cik daudz mums ir dati. Šajā gadījumā mums 5 dati, un tas sanāk 10 dalīt 5 ir 2 stundas. Paskaidro, kuras meitenes pavadītais laiks, skatoties televīziju, ir attēlots sektoru diagrammā. Skaidrs, ka tas ir Alises grafiks, ja, tāpēc, ka mums te ir 3 vienādi un 2 lieli, un Alise arī ir 3 vienādas dienas un 2 lielās dienas. Un tā mēs arī kaut kā varam uzrakstīt. Riņķa diagrammā ir attēlots Alises televīzijas laiks, tāpēc, ka Alise 3 dienas skatās vienādi, un 2 dienas skatās ļoti daudz, tā kā ir parādīts riņķa diagrammā. Draugi iegādājās biļetes Latvijas hokeja izlases pārbaudas spēlēm uz pirmā spēle. Tātad nopirka 2 biļetes A sektorā un 4 biļetes C sektorā, un kopā samaksāja 124 eiro. Un uz otro spēli 3 biļetes A sektorā un 2 biļetes C sektorā. Kopā samaksāja 122 eiro. Un aprēķini, cik maksāja biļete A sektorā un cik maksāja biļete C sektorā. Šis ir standarta vienādojuma sistēmas uzdevums, kur tad mēs ar X apzīmējam cena A sektorā un ar Y apzīmējam cena B sektorā. Pirmajā dienā ir 2 reiz A sektors plus 4 reiz C sektors, būtu 124 eiro, un tad otrajā dienā ir 3 reiz A sektors plus 2 reiz C sektors, tas būtu 122. Tad mēs varam, piemēram, ar kaut kādu saskaitīšanas paņēmienu, ja mēs vēlamies pareizinot šo otro ar -2, un mēs dabūjam pirmo pārakstam tieši tāpat. Tad otrajā pareizinot visu ar -2 sanāk -6x, -4y un -244. Un ja mēs tagad saskaitam abas izteiksmes, 2x - 6x ir -4x, 4y - 4y pazūd, un atņemot šos divus mēs dabūjam 120, -120, un izdalot ar -4 mēs dabūjam, ka x ir 30 eiro, un tad mums jāpierēķina y. Mēs izvēlamies vienu no šiem vienādojumiem, laikam, ka otro, devietojam x vietā do 30, 30 plus 2y ir 122, 90 plus 2y ir 122, 90 mēs pārnesam uz otru pusi, sanāk 2y ir 32, un izdalot ar 2 mēs dabūjam 16 eiro. Tad neaizmirstam uzrakstīt atbildi, x ir 30, y ir 16, gan šitādu atbildi, gan arī tā kā tekstu uzdevuma atbilde. Atbilde tāda A sektorā biļete maksāja 30 eiro un C sektorā maksāja 16 eiro. Otrais uzdevums, jā, tāda uz 800 metrus garas pastaigu tekas jāizveido 4,05 metru augstas latērnas un 1 latērnas apgaismojuma leņķis 126. Izveidot skici ar aprēķinu pamato, vai pietiks 50 iepirktiem laternām pietiek, lai apgaismotu visu ceļu garumā. Un kas mums palielam interesē, ir tas, cik daudz var apgaismot viena tā lampa, ja mums interesē tas AC. Mēs zinām, ka tā viena lampa ir 4,05 metru augstumā, un tā kā tas vienāds sāna 3 stūris, tas 126 sadalās uz pusēm, 63 šeit, 63 šeit. Mēs varam ielikt kaut kādu burtu D, un tā arī izreikināt būtībā. Mums interesē, cik dabūt šo CD. Tad bliežam tangensu, tātad mēs redzam pirmais solis, tātad 3 stūrī BCD. Mēs bliežam tangensu tiem 63 grādiem, un tā būs pretkatete, kas ir CD, dalīts ar piekatete, kas ir BD. CD ir tas, kas jāprēķina, X un BD ir 4,05. Tas, ko mēs darām, ir mēs sareizinām krustā, un 4,05 reiz tangens 63 grādiem, un tas ir tas pats, kas tā mala CD, ko mēs jāprēķināt. Sanāk, ka CD ir aptuveni 7,95 ir metri. AC būs 2 reiz CD, kas būtu 15,90 metri. Tad mēs dabūjām, cik viena latērna var izgaismot, ja? Un tad mēs pareizinām 50 latērnām, 795 metri. Tad ceturtais 795 ir mazāks par 800 metriem, tā tad nevar izgaismot. Trešajā uzdevumā dārza svētkos no zemes tika izšauta pirotehnikas raķete. Viņu apraksta ar šādu
šāda te formula. Mums ir jānosaka maksimālo augstumu, ko var sasniegt raķete. Kvadrātfunkcijas maksimālās vērtības noteikšana. Jā, tad pirmais mums jāuzzina, vai parabolē zari ir uz augšu vai uz leju. T mīnus 5t kvadrātā. Un sanāk, šajā gadījumā koeficients B ir 50 un koeficients A ir mīnus 5. Un tad pirmais, tā kā A ir mazāks par 5, tas nozīmē, ka virsotne ir maksimālā vērtība. Maks vērtība. Tad mums vajag aprēķināt virsotnes koordinātu. Pēc šīs formulas mums sanāk, ka T laiks, kad sasniedz virsotni, ir mīnus B dalīts 2A, mīnus 50 dalīts 2 reiz mīnus 5, sanāk mīnus 50 dalīts ar mīnus 10 ir 5. Tad pēc 5 sekundēm viņi sasniedz virsotni, tad mēs izreikinām, kāda augstumā ir tā virsotne. Tātad ieliekot šajā formulā vienkārši T iekšā, 5 mīnus 5 reiz 5 kvadrātā, 125 maksimālais augstums. Un tā kā tas tekstu uzdevums, tad beigās prasās ir uzrakstīt atbildi. Jā, ka maksimālais augstums, ko raķete varēja sasniegt, ir 125 metri. 4. Tātad mums ir kaut kāda likumsakarība, ja, pēc kuras iet, un mums ir jādabū, kā dabūt entās figūras formulu. Un tas, ko mums vajag ieraudzīt, pirmais, mēs redzam, ka mala vienmēr ir pa 2 lielāka nekā kārtas skaitlis. Ja kārtas skaitlis ir 1, tad mala ir 3, ja 2, tad 4, ja 3, tad 5. Laik plus 2. Tā kā mala ir vienmēr par 2 lielāka nekā kārtas skaitlis, tad entai figūrai tā kvadrāta mala būtu n plus 2. Un otrais ir, ka baltie caurumi vienmēr ir tieši tikpat daudz kā kārtas skaitlis. Ja pirmai figūrai 1, otrai figūrai 2, trešai figūrai 3. Tātad n-tai figūrai baltie caurumi būtu n. Ja mēs gribētu dabūt kopējos kvadrātu skaitu, ja mala reiz mala, tas būtu kopējais kvadrātu skaits n-tai figūrai, un tad mums no šitā te kopējā skaita ir jāatņem tie baltie kvadrāti. Un tā mēs būtībā arī dabūjam to formulu. Teorētiski var atstāt šādi te, ja n plus 2 kvadrātā mīnus n, tas arī skaitās pareizi. Mēs arī varam atvērt iekavas un dabūt šādu formulu. 5. uzdevums ABCD, un mums ir atlikti punkti kaut kādā A1, kur AA1 ir vienāds ar BB1, CC1 un DD1. Un pierādi, ka A1, B1, C1, D1 kvadrāti. Tad pirmais, tā kā kvadrāta malas ir vienādas, un šie te mazie nogrieznīši ir vienādi, tad tas nozīmē, ka arī šie te ir vienādi. A1D vienāds ar. Un tad, tā kā te visur ir taisna leņķi, tad mēs arī varam uzreiz pierādīt, ka tie visi 3 stūri ir vienādi. Otrais, tātad 3 stūris, tātad DD1, A1, pēc mala, leņķis, mala. Tātad, kuras malas ir vienādas, šīs malas ir vienādas, AA1. Un tad otrais, tāpēc, ka šīs malas ir vienādas, tie otrie nogriežņi arī ir vienādi, kā mēs tikko pierādījām. Un trešais, tāpēc, ka leņķis A ir vienāds leņķi B, ir vienāds 90 grādiem, jo tas ir kvadrāts. Esam pierādījuši, ka tie visi 3 stūri ir vienādi. Tas nozīmē, ka A1, B1 vienāds ar, līdz ar to mēs esam pierādījuši, ka A1, B1, C1, D1 rombs. Tad mums vajag viņu dabūt pa kvadrātu. Lai to dabūt pa kvadrātu, mums jāpierāda, ka viens no tiem leņķiem ir 90 grādi, kas nav nemaz tik vienkārši. Nu, es nezinu, ko īsti tādu viegli piedāvāt. Darīsim tā, ka, piemēram, ja mēs širos visus leņķus apzīmējam ar x, tad šie leņķi būs 90 mīnus x, right? Un tie mēs gribētu dabūt, piemēram, cik leņķis BB1, un tad sanāktu, ka leņķis A1, B1, C1 cenā būtu 180 grādi mīnus x, mīnus 90 mīnus x. Izrēķinam, tad mēs dabūjam, ka tas leņķis tik tiešām sanāk tie 90 grādi. Ja viens leņķis 90 grādi, tad A1, B1, C1, D1 kvadrāts. Jā, nu grūts. Jāgaida, ka būs oficiālie risinājumi, tad varbūt tur parādīs, kāds bija vieglāks veids, kā to pierādīt.